Sveiki, Jānis Karāns priekš Tautas mēdījiem. Nolēmu nelielu projektiņu sagatavot par kādu interesantu ēku Rīgā, Vecrīgā, pareizāk sakot, adresē Peitavas iela 9, šķērsvītra 11, kas piesaistīja uzmanību, teiksim tā, kārtējā sazvērestības teorija. Tad, lūkoju uzzināt vairāk par šo ēku, kā arī brīvmūrniecību Latvijā, un šodien arī devos ielās, lai nedaudz pafilmētu un paskatītos, teiksim, no šāda skatu punkta, kāpēc pussabrucis grausts, kas netiek nojaukts, ir ļoti svarīgs kādiem cilvēkiem. Tāpēc sākumā varbūt sākšu ar nelielu ieskatu brīvmūrniecībā. Tātad ir tāda Rīgas loža Ziemeļzvaigzne, kura bija pirmā brīvmūrnieku loža Rīgā, ko dibināja 1750. gadā Pēterburgas ložas brāļi Johans Cukerbekers un Johans Dietrichs von der Heide. Ložas nosaukums atvasināts no Kopenhāgenes ložas St. Martin zum Nordstein, jo ložas pirmais vadītājs bija šīs ložas brālis Johans Lotharius von Malcāns. Šī loža Rīgā Ziemeļzvaigzne strādājusi Anglijas provinciāla ložas sastāvā līdz 1765. gadam. Šī loža Ziemeļzvaigzne atjaunoja darbību 2002. gadā, 2003. gada 8. martā, tā kopā ar divām citām Rīgas ložām Jāņuguns un ložu pie Zobena nodibināja Latvijas lielu ložu, tātad Peitavas iela 9, šķērsvītra 11. Ēkas īpašnieks ir biedrība ar nosaukumu Cukerbekera mājas portāls, tad nosaukt šī paša pirmās Rīgas ložas dibinātāja vārdā. Reģistrēta biedrība ir 2005. gadā, adrese no 2005. gada līdz 2006. gadam bija šī pati ēka Rīga, Peitavas iela 9, šķērsvītra 11, 5. dzīvoklis. 99. gadā zemes grāmatā uz ēku Rīgā, Peitavas ielā 9, šķērsvītra 11 nostiprinātas 10 gadu nomas tiesības nomniekam Investasours, kas tagad darbojas ar nosaukumu Dzirnavu 37, un pastarpināti pieder Sijās konto būve valdes priekšsēdētājam Guntim Rāvim. Šobrīd juridiskā adrese šai Cukerbekera mājas portālam ir Meistaru iela 10, šķērsvītra 12. Kāds ir šīs biedrības, teiksim, uzņēmuma mērķis pēc Lursov datiem? Tātad klausamies. Nodrošināt biedrības apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu, pienācīgu uzturēšanu, tehniskās eksploatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu, lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu. Piesaistīt Latvijas Republikas un ārvalstu investorus dzīvojamās mājas rekonstrukcijai, tehniskā stāvokļa uzlabošanai. Kā redzēsiet manis nofilmētajā materiālā, tehniskais nodrošinājums, acīm redzot, nav slikts. Finansējums ir saņemts, ēkai ir gan novērošanas kameras, gan kondicionieru iekārtas uz jumta, jauni logi, neslikti dzīvot graustā, es arī neatteiktos. Kas ir interesanti? No vēsturiskā arhitektoniskā viedokļa ēka ir pārbūvēta 3 reizes. Pirmo reizi tā tika pārbūvēta 1891. gadā. Arhitekts bija Oskars Aleksandrs Johans Bārs. Šis arhitekts bija arhitekts arī slavenajai Stūra mājai, Brīvības ielā 61. Kā zinām, kādas lietas tur norisinājās, tie, kas nezina, ierakstāt vienkārši googlēja Stūra māja, ar to arī viss tiks izteikts. Nākamā pārbūve bija 1896. gadā, kad to pārbūvēja arhitekts Edmunds von Trompovskis. Interesanti, kad šīs Peitavas ielas ēkas pārbūve šī arhitekta biogrāfijā nav pieminēta. Bet kas ir interesanti, darbs pie šīs ēkas tātad nav pieminēts, bet šis arhitekts bija arī viens no tiem, kas uzcēla ebreju kluba un teātra ēku Skolas ielā. Trešā pārbūve notika 1905. gadā, un to pārbūvēja Hermanis Ceiberlīgs, kas ir arī nākošais priekš mums sazvērestību teoriju medniekiem. Viņš ir arī Rīgas sinagogas arhitekts. Rīgas sinagoga, kā redzēsiet manā materiālā, atrodas tieši pretī Peitavas ielai 9.11 ar adresi 6, šķērsvītra 8. Nu ko, šī galvenie fakti, kas liecina par šīs ēkas
saistību ne tikai pagātnē, bet arī mūsdienās ar brīvmonieku kustību. Ko esam klāt vajadzīgajā vietā? Un dodamies skatīties, kas tur mums sagaida. Pirmais objekts labajā pusē. Nakts klubs laikam vairs nestrādā ar sievieti, kura tur rokā abolu. Šis mums ir grauds. Grauds parastais. Kādu drošībnieki izskrējā. Bez manis ir Rīgas sinagoga. Šeit ir apkārt žoks. Un kārtējais tātad grausts, ap kur ir žoks. Un interesanti, ka mums šeit ir video novērošanas kamera, tātad ļoti, ļoti svarīgs objekts. Ieja aizliegta. Par šo ēku centos uzzināt arī vairāk informācijas Rīgas domē, jo pagājušā gada novembrī, ja nemaldos 25. tika uzdots nojaukt šo te objektu ar adresi Peitavas iela 9/11. Arī Nils Ušakovs tur skraidīja un skatījās vai, cik traki, ka visi brūk kopā. Tā pašā laikā tur cilvēki dzīvo, mašīnas stāv, iet, viss notiek, tikai neskapēc žoks riņķī. Tad esam ēkas pagalma pusē. Palūkosimies, vai varam kaut kur tik tuvāk. Katrā ziņā uzrakstīju Twitterī, Rīgas domei, neatbildēja. Piezvanīju uz īpašumu departamentu, nosūtīju tālāk, blablabla, zvaniet tādam cilvēkam, tas cilvēks necēla. Katrā ziņā neesmu atmetis cerību noskaidrot, vai tad ir plānots vai nav plānots nojaukt šo objektu. Un, aicinājums vēsturniekiem, kuri zina, vai ir informācija par līdzīgiem objektiem, sūtiet uz tautas mēdījiem informāciju, pētīsim, skatīsimies un mēģināsim noskaidrot kaut ko vairāk. Tajā pusē nevajadzīgi iluminātu grauds. Labajā pusē ir Rīgas sinagoga. Augšā jauni plastikāta būdi. Par brīvmoniekiem, tātad daudzi noteikti skatīsies šo video un domās, kas tad tur atkal sazvērestības teorijas un pilnīgas muļķības un tie jau tādi džentelmeņi klubi vien ir, kā raksta masu mēdī, arī paši šie te brīvmonieki atzīst, ka tā jau tāda kungu sanākšana parunāt par politiku. Es iesaku palasīt grāmatu Zem skorpiona zīmes. Tur ir ļoti skaisti un ar faktiem, galvenais ar faktiem, kad, kāpēc, kādā veidā izveidojās brīvmonieki un kas tiem bija pa cilvēkiem, kādiem mērķiem, ko viņi darīja, kāpēc vēstures gaita. Ja nezinu, kur šādu grāmatu ņemt, varu iedot linku uz elektronisko versiju un tālāk jau lasiet vai nu datorā vai printējiet ārā un taisiet sev grāmatiņu. Katrā ziņā tā ir literatūra, kura būtu jāzina un jāizlasa jebkuram,
Tas no manas puses viss. Ja neesi redzējis iepriekšējo Tautas mediju video, tad šeit augšējā stūrī ir links. Spiedi, skaties, vērtē, Liberastu 1., 2. daļa, sekos noteikti arī 3. Sekos daudzas telefona intervijas, dažādas akcijas. Mēs neapstāsimies un raksim dziļāk. Tā kā partijas, liberasti, nacionāļi, Ušakovi un visi pārējie. Mēs zinām, ka tuvojas pašvaldību vēlēšanas un nesat jūs vienīgie, kuri tām gatavojās. Palieciet sveiki! Drop!